Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Sveiki, tātad šodien parunājam par saindēšanās riskiem pirtī. Pirmais parunājam tātad par izgarojumiem pie nepareizas kurināšanas. Tātad mēs zinām, ka ir jānodrošina to, lai tās krāsnes būtu drošas. Šeit, protams, sevišķi uzmanīgi ir jābūt situācijās, kad mēs strādājam melnajās pirtīs. Tur tā procedūra ir pavisam savādāka, un, protams, ka mūsdienās ir risinājumi, kad pēc šīs te kurināšanas mums ir speciāli detektori, ar ko mēs it kā varētu pārliecināties, vai ir palikusi tvana gāze vēl pirtī pirms iešanas iekšā vai nav. Bet, normālās situācijās, protams, mēs domājam par to, ka kaut kur pati krāsnes nav caurūsējusi, un tad kaut kādas gāzes, izplūdes gāzes, vairāk, protams, visu satelts tvana gāze nenokļūtu atpakaļ šajā pērtuvē, kur mēs uzturamies, kur ir augsta temperatūra, un tāpēc arī tur ir jādomā par labu ventilāciju tajā sadaļā, gan pašā pērtuvē, tas būtu vairāk citā sadaļas, ne tik daudz par saindēšanos, bet par to vietu, kur mēs kurinam, tātad atceramies, lai notiktu normāla sadegšana, protams, ir jābūt labai ventilācijai. Un tā fizika ir ļoti vienkārša, cik liels diametrs tā kā iet projām, skurstenī, cik faktiski lielam diametram ir jānāk klāt, un tad mēs varam teikt, ka vairāk vai mazāk būs pietiekoši laba sadegšana. Par pārējām lietām, tad parunājam turpinājumā, un atceramies, ko jau es pieminēju par šiem te detektoriem, tātad mēs varam arī izmantot, mūsdienās jau ir iespēja, lai šo gaisu analizētu, izmantot arī attiecīgus detektorus. Nākamā lieta ir cieši saistīta, tas ir par šiem te izgarojumiem, vairāk saistīti ar nepareizu kurināšanu, tātad šeit tas lielākais uzsvars uz to, lai būtu normāla ventilācija, un attiecīgi, protams, mēs nodrošinām, lai neveidotos kaut kādi izdegumi vai, plaisas vai kaut kā citādāk metāls, kad korodē, līdz ar to šie izgarojumi var nākt par šīm te vietām un attiecīgi radīt iespējamo saindēšanos. Šis vairāk būtu uz pašu pērtuvi, tāpēc arī ir šobrīd pēc ugunsdrošības noteikumiem, tātad noteiktā laika periodā ir jāveic tehniskā apskata. Viena lieta, ka mēs tīram dūmvadus, tad tur ir jānodala divi procesi. Viena lieta ir tīrīšana, otra lieta ir tehniskā apskata, un šobrīd, protams, ir jāpaskatās, lai tā tiešām būtu normāla. Tas nozīmē, ka ir dažādas lietas un dažādi veidi. Piemēram, tāds modernāks var būt, kad laiž iekšā šajā te apkures sistēmā speciālu videokameru un tad skatās, šos te dūmvadus no iekšpuses, un tad, kad liek iekšā, tad no ārpuses vēl mēdz spīdināt gaismu, un attiecīgi, protams, ja mēs redzam kaut kur gaismas, ka gaisma iet cauri, tad mēs saprotam, ka vai metāls ir palicis, vai tur ir kaut kāda plaisa un tam līdzīgi. Protams, mēs zinām, ka varbūt arī, ja plaisas ir kaut kur konstrukcijās, tas rada vēl arī citus ugunsdrošības riskus. Neliela specifikācija saistībā ar gāzi, tātad principā šobrīd pēc tiem pastāvošiem noteikumiem, ja mēs kurinam pirti ar gāzi, es gan daudz dzīvē vai pareizāk sakot, es neesmu nevienu gāzes katlu īsti redzējis, bet es zinu, ka oficiāli tāda, protams, iespēja ir. Tad tur, kur notiek šīs te sadegšanas process, ir jābūt uzstādītam šis te gāzes detektoram, un viņam būtu jābūt savienotam tā, ka, ja nonāk noplūda gāzes, tad viņi atslēdz šo te katlu, lai neveidotos tā saucamā sprādzienu bīstamā vide, lai neiznāk, ka mēs ienākam, uzslēdzam gaismu un paši kopā ar visu pirtiņu uzējam gaisā. Tāpēc ar gāzes katliem ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi, tīri no šī te viedokļa, kā lai šī gāze
plūstu, un tad neveidotos šī te par sprādzienu bīstamā situācija. Nu, protams, gāzes, tad, kad mēs uzstādām, to dara speciāli cilvēki, kur saprot no šīm te lietām, ja, un tas tad varbūt arī papildus sadārdzina visu to uzstādīšanu. Tā kā tad, kad mēs izvēlamies gāzes katlu, nu, domājam, ja, tātad gan par šo sprādzienu bīstamību gāzes, gan, protams, par to, ka to nevar darīt kurš katrs, ja, tātad ne kurš katrs gāzi tur tā varēs atbilstoši sametināt, ja, un pēc tam, protams, ir papildus uzraudzība ne tikai no ugunsdrošības viedokļa, bet arī kā no gāzes saimniecības viedokļa. Tāpat tās ņemam vērā par šiem te akmeņiem, un latvietis taupīgais mēdz aiziet uz upi un savākt akmeņus, bet atceramies, ir tie saucamie pareizie akmeņi un nepareizie akmeņi, un tāpēc, nu, teiksim, nu, mūsdienās jau veikalos jau var iegādāties jau principā neejot uz upi, ja, tā kā turpat tā situācija ir daudz vieglāka. Tur gan nebūtu arī tāda mehānisko risku viedokļa, ja, tad šie te akmeņi nepareizie var šķelties un lidot pa gaisu, ja, bet šajā gadījumā mēs vairāk runājam par saindēšanos, tātad mums jāsaprot, ka tiem akmeņiem ir jābūt tīriem, un tāpēc arī regulāri šīs te krāsnes ne tikai šajos reizes 5 gados mēs tehniski pārbaudam, bet iespējams, ka šī ir tā reize, ka šajos reizes 5 gados tiešām šos te akmeņus noņemt nost, lieku reizi augstā ūdenī nomazgāt, paskatīties, vai tur nav sakrājušies, teiksim, kaut kādas lapas sadegušas, pussadegušas, nu, līdz ar to mēs nomazgājam arī kaut kādas sviedrus, kas tur trāpās virsū, un tam līdzīgi, ja. Bet šajā gadījumā, protams, atceramies vairāk par tiem akmeņiem un to, ka kurinot, ja, tad no viņiem nāk ārā kaut kādi izgarojumi, jo materiāli ir iekšā un attiecīgi tur, protams, ir liela temperatūra, un tāpēc ir šis stāsts, kad paskatāmies, ja, teiksim, cilvēkiem ir kaut kādi vieni akmeņi, kad varbūt ir sliktākas pašsajūta vai tam līdzīgi, iespējams, protams, ka nav uzlikti pareizi akmeņi, tā kā akmeņi ir dažādi, un atceramies, tā ir, protams, kaut kāda cieta ķīmiska viela, un līdz ar to tur arī tie izgarojumi veidojās daudz savādāk, ja, un tas būtu tā kā jāņem vērā. Nu, un, protams, ir speciāli, kurš tā kā rekomendē, bet es saku, es pats no savu viedokļu man gribās teikt, ka tas ir uz sajūtām, jāskatās, kādi ir šie akmeņi un vai cilvēks pieņem viņus vai nepieņem. Ja mēs runājam par privātu ietvaru, protams, mēs runājam par publisku, nu tad mēs uzliekam un ceram, ka cilvēkiem, kas nomā šo te mūsu pirtiņu, viņiem patiksies tas, ko viņi dara. Tāpat tās nepareizi izgarojumi ir pie gara uzmešanas, ja tad atceramies pareizi uz akmeņiem metam tikai tīru, pie tam ieteicams siltu ūdeni, nevis augstu ūdeni, lai akmeņiem nebūtu šī te, nu, lielā temperatūras atšķirība, ja, lai netīšām arī neveidotos kaut kādas, nu, plaisāšana vai tam līdzīgi no šīs te temperatūras atšķirības, ja, tāpēc pareizāk būtu siltenu ūdeni, bet tīru ūdeni, un izvairamies un uzliekam, protams, uzrakstus par to, ka nevajadzētu ne ālu liet, ne šņābi, nu, kur nu vēl tur, nezinu, vēl kaut kādas citas lietas, ko kāds varētu, it sevišķi tas attiecās uz šīm te publiskām pirtīm, jo tas viss tur savācās uz tiem akmeņiem, un katru reizi, teiksim, nu, viņš tur piedeg kaut kādā gadījumā vairāk, kaut kādā mazāk, ja, un tas, protams, izgaro ārā, un līdz ar to rada papildus šos te izgarojumus, ja, tā kā nekādā gadījumā ne šos te speciālos šķidrumus, ne arī kaut ko no aromāta eļļām, ja, tā kā tas viss tam, tai vietā pirts krāsnī nav vajadzīgs un nav paredzēts, un tas pat savā veidā ir bīstami. Tad par pārdozētiem aromātiem tas vairāk par to, kā atceramies šajā te pērtuvē, ir patīkams, protams, maržīņas, bet visam ir jābūt ar savu mēru, līdz ar to nu, papildus nevajag lietot, un, protams, ja tur ir vairāk cilvēki, ir svarīgi, lai cilvēki, nu, tā kā saskaņot tos savus viedokļus, jo, prieksim, vienam varbūt lavanda patiks ļoti, otrs vienkārši ģips
no tā. Ja, tā kā vienmēr atceramies, iespējams, ka šeit ir arī vajadzīgs šajos te kārtības noteikumos norādīt par to, ka mēs tad lietojam vai nelietojam. Jo, protams, tie aromāti iesūcās kokā un tam līdzīgi, viņi tur atrodas kādu ilgāku laiku. Ja. Viena lieta, kā es teicu, savā privātā pirtiņā, kur mēs vienojamies par aromātu, viņš tur ir, mums patīk, mēs visi to elpojam un priecājamies, un mums tas dod vēl kaut ko papildus, ja, kaut kādu noskaņojumu pirtiešanās reizēs. Nu, tad publiskās pirtīs es teiktu, ka ar šādām lietām nevajadzētu to darīt, līdz ar to neatstājam sevišķi uz augšējiem un neapstrādājam augšējos, ja tur ir lielāka temperatūra, viņi karstāki ir, un līdz ar to izgarojums arī būs jaudīgāks, un tur arī jāstāsta mūsdienās, kad pārdodās tādus speciālus eļas, aromātisko eļu šķīdumus, tā būtu pareizi pateikt, ja tur nav šīs te esences, ja tātad koncentrāti, ja līdz ar to it kā, ir labā, bet vienalga atceramies par šo te aromātisko eļu to. Un pirtī, protams, neizmantojam nekādas aromātiskās sveces, tur varētu būt, pieksim, noskaņai. Es ieteiktu varbūt parastās, baltās, saucamās sveces, ja tiešām vajaga, bet nekādā gadījumā ne krāsains un tam līdzīgs, jo atceramies tur kopā, teiksim, ne tikai ar šīm te sveču vielām, tā tad sadeg arī krāsvielas, un nevienmēr tas ir teikts, ka viņas ir labas. Jā, ja mums varbūt tur ir tiešām pirtiņā laba ventilācija, tad tā bīstamība varbūt nav tik liela un svecītes tur nav saliktas simtiem, tad tā bīstamība, protams, ir relatīvi mazāka, bet vienmēr atceramies, ka šīs te aromvielas, tur, kur ir lielas temperatūras, ja tad viņas papildus vairāk izgaro un nevienmēr visas šīs te aromvielas tiešām ir mums patīkamas un arī, teiksim, izgarojuma ziņā veselīgas mūsu veselībai. Tā kā atceramies, ķīmija, izgarojumi nevienmēr ir labi. Un, protams, ka mums ir jāatcerās arī par šiem te izgarojumiem no apdares materiāliem, ja, tad kas ir šie te materiāli, no kā ir izgatavots pati pirts vai sienas, un tāpat tās no kā ir izgatavoti attiecīgi lāvas, iespējams varbūt kaut kas speciāli, kaut kādi metāli, krāsoti metāli, nedod Dievs ir blakus, lai norožotu šo te krāsni, ja, tad visi tie augstās temperatūrās mēdz izgarot, ja, tad atceramies, ka krāsās, lakās atkarībā no tā, kādas viņas ir šie te gaistošie organiskie savienojumi, vai, teiksim, ūdens, tas ir tā viela, kas palīdz šo te krāsu vai laku, vai kas mums tur ir paredzēta, uznest, jā, un tālāk jau paliek konkrēti paši šie te materiāli. Jā, šobrīd, protams, ja pirtīģis ir pēdējā laika, arī krāsas un tam līdzīgas visdrīzāk nesaturēs nekādus smagos metālus, jā, bet mēs zinām vēl, 50 gadu atpakaļ bija šīs saucamās cinka krāsas, gaišās, baltās un tam līdzīgi, jā. Bet arī šīs te mūsdienīgās nosacīti krāsas, kur ir akrila materiāli, arī nevienmēr ir dabīgas. Ja, tāpēc ieteicams, mums taču ir šīs te lineļas, bet dabīgas, ja, tad neaizraujamies ar tonīšiem, ja, jo, protams, katrs tonīts arī dod kaut ko līdzi, līdz ar to dabīga lineļa īstenībā būs vislabākā. Līdz ar to arī, jā, viņi uzsilstot, protams, tur veidosies izgarojumi, bet tā kā tā ir dabīga viela, tad visdrīzāk, ka tur tie izgarojumi būs mazāk bīstami un mazāk kaitīgi nekā tie, kas varētu būt. Tā kā šeit nevajag neko pārsātināt, jo ķīmiskās vielas nedara labu mūsu veselībai, it sevišķi, ja tās ir tikko nesen vēl krāsotas, ja mēs zinām, ka viņas ir dzīves, un arī krāsas pat mājā, ja mēs uzkrāsojam uz sienas, mēs zinām, ka viņas apmēram vēl mēnešus, 2-3 vēl dzīvo, piekalst, izgaro un tam līdzīgi. Ja, un pirtī, kur ir šī te lielā temperatūra, sevišķi pērtuvē, ja, tur tas notiks ātrāk un šis izgarojuma process būs intensīvāks un attiecīgi, ja tur ir slikti materiāli, arī kaitīgāks. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā un lai mums forša dzīve drošā darbā.